Vesela mēneša garumā no 4. marta līdz 4. aprīlim Dagdas novada Tautas nama izstāžu zālē būs apskatāma Dagdas mākslas skolas mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde. Mākslas studija pastāv jau vairāk kā gadu, piesaistot dažādu vecumu dalībniekus no pirmoklašu skolniekiem līdz pieaugušajiem, kuru darbi apskatāmi šajā izstādē. Pats lielākais mums prieks ir par pieaugušo studiju, un pieaugušo studiju mūs apmeklē kaut kur gandrīz 20 dalībnieki. Nodarbības mums notiek katru piektdienu pēc pieaugušo studijā, tieši pēc darba, no 5 līdz 7 pēcpusdienā, un mūs apmeklē visi Dagdas novada, tie, kas vēlas radoši strādāt. Mani aicināja piedalīties kolēģe Mairita Kanašanaka, kuras jau bija zināms, ka skolotāji un arī citi dalībnieki šeit darbojas, un viņiem ļoti patīk, un man piedāvāja. Es, protams, piekritu, jo īstenībā zīmēt man patika kopš bērnības. Un galvenais jau, ko es gribētu teikt, ka atnākot uz šo studiju, mēs relaksējamies pēc darba. Tas laiks paiet tik ātri, nemanāmi tās 2 stundas, ko mēs zīmējam un kopā esam. Un, protams, milzīgs ieguldījums un paldies skolas skolotājām. Mākslas studijas dalībnieki darbojas dažādās tehnikās. Izstādē var apskatīt zīda apgleznošanas, filca apstrādes un pērļošanas tehnikās veidotus darbus. Tikko iesākot apmeklēt nodarbības, darbi tiek veidoti goša tehnikā, jo tā prasa mazākus izdevumus. Attīstoties prasmēm, katrs pats izvēlas, kādā tehnikā vēlas strādāt. Sākās viss ar to, ka pirmās krāsas, otrs triepiens, jo ņemot vērā, ka ir dažādas paudzes, cilvēki ir tādi, kas varbūt otru nav turējuši rokās pat gadus 20. Un, pēc 20 gadiem ar drebošu roku sākotnēji mēs darbojāmies ar gošas krāsām. Pēc tam vēlāk mēs izmēģinājām darbu ar akrila krāsām, eļas krāsām. Mēs strādājam dažādās tehnikās. Ja pavērojam fonā, piemēram, mēs izmantojam ne tikai otiņas, bet arī šāda tipa lāpstiņas. Protams, mēs visi protam no bērnības jau pat sviestu smērēt uz maizes, un tehnika ir līdzīga. Tā veidojas dažādi krāsu apjomi, efekti, ko nevar panākt ar otiņu. Ja mēs paskatītos vēl tālāk, mēs strādājam ne tikai ar krāsām, bet arī grafiskus darbus, izmantojam dažādas tehnikas, zīmulis, tuša, pildspalvas, nospiedumu tehnikas, plēstās tehnikas un tā tālāk. Pieaugušo grupā mākslas studijā darbojas 20 dalībnieku, starp kuriem nav neviena stiprā dzimuma pārstāvja. Mākslas skolas direktore ar smaidu norāda, ka iespējams pēc izstādes tas mainīsies. Dagdas novadā ir ļoti daudz talantu, kuri vēl nav atklāti. Izstādes autori aicina iesaistīties visus, kuriem patīk radoši darboties un pavadīt laiku jautrā atmosfērā. Gribas, lai turpinātos šāda studija arī nākamajā gadā, un, protams, aicinājums visiem, kuriem ir kāds talants, arī nav talanta, jo skolotājs atklās to talantu. Nāciet, zīmējiet, veidojiet, darbojieties. Tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Dagdas arodvidusskola ir viena no pirmajām skolām, kur jaunie speciālisti var apgūt prasmes darbam ar jaunu apmetuma iekārtu, kas paredzēta sausiem gataviem maisījumiem. Lai apmācītu studentus un arī pedagogus, tika pieaicināti nozares speciālisti. Iekārta ir apmetuma mašīna saucamā, ar kuras palīdzību mēs sajaucam ar sausos gatavos maisījumus ar ūdeni un uznesam uz sienas, ko šodien mēs arī te demonstrējam. Un rādām, kā to pareizi un pēc tehnoloģijas uznest un sagatavot sienas virsmu līdz vajadzīgai kvalitātei. Jaucējsūknis ir paredzēts apmetuma fasādes siltināšanas un pašizlīdzinošo grīdu ieklāšanai.
Iekārtas darbam nepieciešams ūdens pievads vai rezervuārs. Darba ražība atkarīga no uzklājumā materiāla un darba veida. Tomēr nepārtraukti strādājot, ar to iespējams izlīdzināt vairākus 100 kvadrātmetru virsmas dienā, vairākkārtīgi palielinot darba ātrumu un materiāla efektīvu izlietošanu. Ierīces sniedz plašas iespējas, tomēr, lai tās izmantotu pilnībā, nepieciešamas konkrētas zināšanas un papildu apmācība. Jo vairāk tu tās iespējamās problēmas apziņa un apgūsti un kā ar viņām, kā viņas atrisināt un kā apiet, lai izvairītos turpmāk no šādām te lietām, jo pēc tam tev pašam vieglāk, jo tu skaidri zini, ko kā nevajag darīt, un to tu nedari, un tev iet jau uz priekšu un pilnvērtīgi jau var strādāt. Tāda mašīna ir interesanta, un tas ir kaut kas jauns mūsu skolā, un daudzas firmas ar to strādā, tādējādi mums ir tāda iespēja iepazīties ar to tuvāk. Jaunā ierīce sniedz ne tikai jaunas prakses iespējas un pieredzi jauniem speciālistiem. Ieguvēja ir arī pati skola, jo ar studentu palīdzību tiek renovēta laboratorija, kur ar laiku tiks vadītas praktiskās nodarbības. Dagdas arodvidusskola jau var lepoties ar vairākām klasēm, kuras studentu prakses laikā iegūšas jaunu iekārtojumu. Skolas prakses laikā skola sapirka materiālus un nolēmām izremontēt šo klasi. Kā redzam, viss šeit ir sanācis diezgan labi, bet arī ir, savi knifi un ir diezgan jauni, interesanti arī iemācīts par šo prakses laiku. Un, skolotājs arī pastāstīja daudz ko tādu, ko mēs pat nezinājām, un kā to, pat dažas šitās lietas, kā var vienkāršāk izdarīt un ātrāk izdarīt. Jaunie apdares darbu speciālisti iegūst labu izglītību un ir konkurētspējīgi visas republikas līmenī. To apliecina arī iegūtās vietas dažādos konkursos. No arodvidusskolas vispār piedalās daudzos konkursos, gan pavāri, gan automehāniķi dažreiz kaut kur aizbrauc, bet, apdares darbos mums ir vairāk. Šī meitene konkrēti ir, ieguvusi 2. vietu Latvijā finālā konkursā Jaunais profesionāls 2013. Tur, godīgi sakot, konkurss bija diezgan interesants un saspringts. Viņa tur strādāja 5 dienas, man liekas. 5 dienas, jā. Было очень интересно. Правда, было очень тяжело. Ноги ужасно болели. Там высота была не очень большая, была маленькая. Там, можно сказать, что было просто на корточках нужно было сидеть. Поэтому, я забралась силами и рисовала. Я действительно не думала, что возьму, конечно, 2 место. Думала, что 3. Я очень удивлена была, что взяла 2. Neskatoties uz neseno būvu industrijas stagnāciju, kas lielā mērā bija saistīta ar ekonomisko krīzi, gan uzaicinātie speciālisti, gan studenti saredz pozitīvas norādes, ka drīzumā izglītoti speciālisti ar darba pieredzi Latvijā būs ļoti nepieciešami. Tagad Eiropa dod to naudu gan lauksaimniekiem, gan vēl daudziem citiem cilvēkiem, un tur ceļās gan jaunas saimniecības ēkas, gan viss tāds, tā kā pieprasījums ir un strādāt ir, jo arī. Tāpēc arī skolas attaisīja šito programmu. Ir arī finansējums, ir arī labi skolotāji. Es domāju, ka mēs būsim pieprasīti savā darba tirgu. Darba tirgu trūkst pieredzējuši kvalitatīvi apmācītu speciālistu, kas būtu spējīgi veikt šāda tipa veida darbus. Šīs vasaras nozīmīgākais kultūras notikums būs 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki, kuri norisināsies no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Svētkiem gatavojas vairāk kā 3000 mākslinieciskie kolektīvi, kas aptver 90 000 dalībnieku no visas Latvijas. Dagdas nodu pārstāvēs 3 deju kolektīvi un 2 folkloras kopas, kopā ap 100 cilvēkiem. Koncerts Pavasara pieskāriens bija kā pēdējais atskaitas punkts pirms gatavošanās lielajiem svētkiem. Prieks redzēt arī cilvēkus no malas, ne tikai mūsu pašdarbniekus, ar kuriem mēs tiešām lepojamies, kuri ziedo savas brīvās dienas, savu brīvo laiku. Un skatoties aiz loga, kas notiek šodien aiz loga, tad es varu teikt, ka gribās ļoti pavasari. Mēs esam sajutuši to pavasara pieskārienu pagājuši nedēļu. Bet tā sajūta ir palikusi. Un tāpēc baudīsim šodien šo koncertu, skatoties vienas otra veikumu, un varbūt arī mācīsimies. Un lai tomēr tas pavasara pieskāriens
mūs neatstāja līdz brīdim, kad tiešām būs silti. Koncertu papildināja pašdarbības kolektīvu uzstāšanās, kuri kā parasti pārsteidz ar jauniem atraktīviem priekšnesumiem. Novērtējot viņu ieguldīto darbu, Dagdas novada Tautas nama vadītājs pateicās kolektīvu un Tautas nama vadītājiem, kā arī deju kolektīviem, kuriem priekšā vēl skate Krāslavā 7. aprīlī, kur tie apliecinās savu gatavību deju svētkiem. Es gribu lielu paldies pateikt visiem dalībniekiem, tiem kolektīviem, kuri gatavojas dziesmu svētkiem, un uz šīs skatuves, es domāju, tas bija ļoti svētīgs uzstāšanās moments, jo koncertu numurs atsver vairākus mēģinājumus, jo kolektīvs tad parādās tiešām tās kļūdas, tās neprecizitātes, kuras vēl varbūt jānovērš. Un deju kolektīviem gribu novēlēt raitu deju soli. Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā ir nepārtraukts radošā darba process, kurā sadarbojas tautas mākslas kolektīvi, profesionālie mākslinieki un tradicionālās kultūras lietpratēji. Atšķirībā no mūsu kaimiņu valstīm Igaunijas un Lietuvas, Latvijā vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. Šo svētku laikā gan katrs Latvijas novads, gan katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot iespēju iedzīvotājiem un viesiem iepazīt un baudīt Latvijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Iebrauc